Sveicināti! Šajā video pamācībā uzzināsiet, kā ātri un ērti veikt viedkases aktivizācijas procesu. Sākotnēji ieslēgsim iekārtu, pieturot iekārtas ieslēgšanas pogu. Šajā video paraugā izmantojam mobilo viedkasi P2, taču tieši pēc šāda paša principa aktivizācijas process veicams arī lielekrāna viedkasei P3 Mix. Sagaidīsim inicializācijas čeka izdruku. Un, kad čeks ir izdrukājies, pavilksim uz leju ekrāna augšējo labo stūri un nospiedīsim uz 3 punktu simbola. Atvērtajā ekrāna izvēlē nospiedīsim uz AI Smart POS Activation. Tiek atvērta ierīces maksājumu karšu aktivizēšanas aplikācija. Augšējā labajā stūrī nospiedīsim skenera aktivizācijas simbolu. Kad tiek ieslēgta ierīces kamera, ar tās palīdzību noskanēsim jūsu e-pastā saņemto QR kodu. Tālāk sagaidīsim nolasīto parametru ielādi. To apstiprinās izdruka un zaļa simbola parādīšanās ekrānā. Tagad iekārta jāpārstartē. Nospiedīsim un pieturēsim ieslēgšanas pogu un izvēlēsimies opciju Reboot. Un uzgaidīsim, kamēr notiek iekārtas pārstartēšana. Un, kad iekārta ir pārstartējusies un atkal būs izdrukājies inicializācijas čeks, varēsim veikt nākamo ierīces aktivizēšanas soli. Tagad vienkārši nospiedīsim ekrānā redzamo zaļo aktivizēšanas taustiņu. Iekārta automātiski veic fiskalizācijas procesu, kā arī sākotnējās konfigurācijas ielādi. Tālāk jāsagaida pirmā Z pārskata izdruka. Kad Z pārskats ir izdrukāts, tas jānofotografē vai jāieskanē un jānosūta uz e-pastu lmtmobservice@chd.lv. Aktivizācijas un fiskalizācijas process ir veiksmīgi pabeigts. Tagad atliek tikai sagaidīt, kamēr iekārta ielādēs šādu sākuma ekrānu kasieru reģistrācijai, kas var aizņemt laiku līdz 5 minūtēm.